Centīšos ātri pāriet pāri 21. novembra trading sessionam, piekdienai. Teikoju vienu trade, tas bija break events, tad neko nepazaudēju, neko nenopelnīju. Re, kur viņš ir. Un jā, tātad varam sākt tūlīt ieslēgšu visu. Jā, kā vienmēr sāku ar 4 stundām. Skatījos, vai mums nav nekāds fair value gaps, no kurienes mēs varētu reaktot uz augšu, uz leju. Un ko es pamanīju, ka mēs bijām teikojuši šaut šos te lows, un tie bija arī daily low. Jā, rekur, daily low. Es gaidīju reakciju uz augšu, noteikti, no tiem. Un galvenais, ko es skatījos, jā, vai te mums nav kāds fair value gaps, kas varētu turēt cenu un viņi iet uz zemāk. Un pirmais mums sākas šeit te, ko es arī atzīmēju, our fair value gapu. Tad tālāk mēs teikojam out šo likviditīvu, kur mums bija resweep of this liquidity. Mums bija šis te stundas fair value gaps, bet cena jau viņu bija inversojusi. Rekur, šis viss ir pirms 9:30. Es uzliku backtesting, tā kā replay mode. Un jā, šis viss ir piekdienā pirms 9:30 pēc New York time. Un jā, kā varam redzēt, šo te fair value gap mēs vairs nerespektējam. Un nākošais mums ir, nākošais stundas ir vispār te, bet 4 stundu ir te. Un mans mērķis ir, ka cena ies uz šeieni jau, jo mums bija resweep of this liquidity. Mums bija ļoti laba reakcija. Šo te 1 stundas fair value gap mēs inversojām. Un nākošais targets ir šis te 4 stundu fair value gaps. Tā es domāju pirms sessiona. Jā, pastīsimies, kas notika. Ko es vēl atzīmēju, kur mēs varētu noiet bišķīt zemāk. Tā kā 9:30 mēs nojam zemāk, teikojam kaut kādu likviditīvu, ejam kādā fair value gapā un no viņa reaktojam uz augšu un dabūjam enteriju lonkiem. Un kas man bija? Man ir šis te 30 minūšu fair value gaps, kur cenu varētu ietraidot un iet tālāk augšā. Un kas te vēl bija? Te vēl bija 15 minūšu fair value gaps ar internal low, ko es arī atzīmēju. Internal lows, 1 stundas fair value gaps ir inversots, ar kur mums 5 minūšu fair value gaps. Un ko es gribēju redzēt openā, ka cena noiet uz leju un mēs dabūjam enteriju. Tātad skatāmies, kas tālāk notiek. Jā, tūlītās. Kur mums atveras 9:30 markets. Šis būtu pirmais buy side liquidities, ko es gribētu redzēt, ka mēs teikojam pēc tā, kā mēs ieteidojam šajā internal lowā, un ja mēs dabūjam reaction un setup uz augšu, tad šis būtu pirmais buy side liquidities un nākošais būtu šeit te. Kā redzam, šitā svecē. Mēs ieteidojām viņā, jā. Un skatāmies. Pišķīt patīšu vēl uz atpakaļ.
Uziešu uz 1 minūtes labāk. Un jā, 9.30 mums ir dīvains movements, ne tur, ne šur. Un tad mēs ejam zemāk, kas notiek. Cena jau vēl uztaisa šos te low resistance liquidity, ko es atzīmēju. Un šo mums ir mana ideja pagaidām play out. Mēs esam ieteiktojuši šajā te 15 minūšu fair value gapā, teikojam out šo internal liquidity. Un tagad es meklēju, ja būs setups uz šo te low resistance loviem, uz šo te buy side liquidity un uz šo te 4 stundu fair value gapu. Jā, šis ir mūsu manipulation laiks, te es meklēju kaut kādu fair value gapu. Uz minūtes te ir šis te, bet te vēl bija uz 2 minūtēm. Šis te. Šis te, jā. Un tālāk gaidīju, ja vai mēs dabūsim reaction no šeienes un inversosim šo te fair value gapu. Un es dabūtu savu entry, jo es esmu bullish. Un tas arī notiek. Un rekur long position. Rekur mans targets. Un šeit, vai arī šeit, varēja likt stoplasu. Te ir labāks risk to reward. Šeit ir sliktāks, bet drošāks. Un jā, es liku te. Un skatāmies, kas tālāk notiek. Jā. Bet kāpēc es hitoju break even? Jo es domāju, ka cena aizies līdz šim te 4 stundu fair value gamam, jo pēdējo nedēļu mūsu tie movementi visu laiku bija pa kādiem 400 tikiem dienā, un es domāju, ka šis varētu būt. Bija pārāk greedy, un kas notika? Es rekur movoju savu stopless to break even, un no šī haja mēs ļoti labi reaktojām un aizgājām zemāk. Pavisam zemāk. Uz tiem citiem, uz to citu sell-side liquidity, kas mums ir te, un jau pēc tam tikai aizgājām atpakaļ augšā. Tā kā bias man bija pareizs, bet nesnāca viņu noķert šo te mūvu visu garo. Jā, es biju pārāk greedy, vajadzēja vienkārši teikot savus profitus pie šī te buy side liquidity. Bet jā, mācība ir mācība. Un tas arī viss.